Sveikas, sveikas, čau, čau, meitenes, dāmas, ja visiem, kam patīk neirografika, visiem, kas grib uzzināt par neirografiku. Neirografikas metodei teju paliks 10 gadi, iekāps 11. gadiņā šī te metode. Un vēlos padalīties ar vienu no saviem tādiem neiro-coaching algoritmiem, kas man palīdz, kas man iedvesmo un palīdz tādā mentālā līmenī strukturizēt kādas savas tēmas notikšanu. Ja tev tas uzrunā, un ja tev pie rokas ir marķierītis, ja tev ir balta lapa, ja arī ir krāsainie zīmeļi noderēs, tad dodamies tēmas risināšanā. Tas, kas tev ir vajadzīgs, būs nodefinēt savu tēmu un pastrādāt ar viņu, uzzināt, kas tad vēl tajā notikšanā ir tas, ko tu varbūt apzināti šobrīd nepamani. Ejam iekšā neiro-coachingā. Sākam darbiņu neirolīnijās. Man ir sagatavots marķierītis, baltā lapa un tepat kaut kur tūmā man ir arī krāsainie zīmuļi. Pirmais, ko tu jau arī zini, ja tu esi zīmējusi neiro zīmējumus, ir nepieciešama tēma. Šīs algoritms, varu uzreiz pateikt, ir jēgpilns un motivējošs tad, ja ir kāda tēma, kur tu gribi ieraudzīt tādas 4 vaļus, kā viņu papētīt. Tā ir šīs tavas tēmas tāda spēka punkti, otra, kādas iespējas tev vēl ir ārpus, ko tu jau apzinies, kāpēc tu šo tēmu gribi, tāds paplašinājums. Trešā lieta - ieraudzīt tās gaidas, kuras tev ir sakarā ar šo tēmu. Viņas var būt arī ļoti nerealistiskas, kas var tad traucēt vispār uz mērķi virzīties. Un ceturtā lieta - pavērot, kādi tad ir patiesībā īstenie tādi sirds rezultāti tavā iztēlē, tavā nodomā, un kā tu gribētu tur sajusties, un tev sev tā kā skaļi šobrīd manifestēt, jā, es tajā eju, jo. Tātad nodefinējam šādu tēmu. Manā gadījumā paiešos ar savu tēmu līdz, lai tev nomobilizētu kādu to struktūras variantu, un pēc tam tu varēsi sajust, kāda būs tā tava tēma. Mana tēma ir mans radošais projekts. Tā realizācija. Ar domu un uzsveru uz realizāciju, jo skaidrs, kāds viņš šeit ir, un es vēlos viņu veiksmīgi pieredzēt vai realizēt. Tanī brīdī viss šie atslēgas vārdi varu 2 minūtes uzņemt timerīt un izrakstīt, ka projektu es vēlos veiksmīgu, kādu es viņu redzu, es varu sākt rakstīt, izrakstīt ārā savas bāžas varbūt, ko es pat neatzīstu un nevēlos atzīt. Tā kā, ja tu zini neirografiku, tad ir šī te opcija iedarbināt savus neironu aktivitāti ar šo mazo praksīti, Tad vari uzspiest tagad pauzi un to izdarīt. Un ejam tālāk, kad aktivizācija ir veikta, sadalam savu lapu 4 kvadrātos. Kā jūs teicu, šis būs tāds coachinga metode ar neirolīnijas include. Līnijas izpausmi un visu pārējo no tā izrietošo algoritmu. Un kā jau es tev pieminēju, šis te algoritms var palīdzēt mums ieraudzīt tos savus spēka punktus. Un tad arī šajā pirmajā kvadrantā mēs tagad savu mentālo enerģiju šobrīd paaktivizēsim savas tēmas ietveros un palīdzēsim ar šīm te kāpņu sistēmu. Un pirmajā, tad mums ir spēka punkti. Vari to pierakstīt, vari nerakstīt, kā vēlies. Tad ir spēka punkti, kādi tev šobrīd nāk šajā te sakarā, domājot par savu. Es tagad atsaukšos uz savu tēmu. Mani spēka punkti esošie, tad es varu tajā rakstīt jau esošie, tādi sajūtamie. Nevis, ka es tā vēlos, bet viņi man tādi faktiski jau ir manā tēmā. Un katru šo spēka punktu es atrodu vietiņu šajā kvadrātā, cik lielu, cik nē,
un neirolīnijas tajā rokrakstā uzvelku. Tas ir mans pirmais spēka punkts. Kaut kur blakus tu vari paņemt lapu un nodefinēt, bet tu vari viņu arī šeit ierakstīt iekšā. Kā es teicu, coachinga tehnikā mēs varam aizmirst par kaut kādu tur vizuālu skaistumu, vienkārši darbojamies mentālā līmenī. Un tas viens mans spēka punkts, kad ir kolosāla, es to kolosāla tāda sirsniņa iezīmēšu ideja. Šī te ideja, manā sajūtā ir ļoti unique, ļoti skaista, ļoti radoša, ļoti vērtīga, un es jau te patiesībā padalījos, ka es te vēl un vēl kāda tad man tā ideja ir, un savus neironus, paaktivizējot, redzēt, kā man aizgāja, ka viņi ir vērtīgi ne tikai man, bet cilvēkiem, tā varētu būt arī vēl viens liels aplis, ka šī ideja ir ar pievienoto vērtību cilvēkiem. Šeit šīs te atzīmes, kā es to nomobilizēju mutvārdos, pat nav tik svarīgi. Galvenais, lai tu sajūtās šos te spēka punktus rakstot, notici pats sev. Nevis kaut kā izdomā, bet tiešām, kad tu skaties uz to tēmu, ja šis projekts notiek un jau ir tajā procesā, vai es viņu varbūt tavā gadījumā plānoju vēl, man ir paceļas enerģija, man ir jau smaids uz lūpām, man ir tāda harizma to darīt. Un šie visi ir spēka punkti. Jā, harizma, prieks. To pat var atkal kā vēl vienu punktu apli uzradīt, jā. Un skaties, es viņu te mierīgi varu arī palaist kaut kur mazliet pāri tajā nākamajā. Nav svarīgi, jā, cik šīs te robežlīnijas, bet aptuju. Un kāds varbūt iekļaujās un ļauj tai rociņai pašai atrast šo te vietu, kur būt, un tad ar to neirografisko līniju. Pirmais varbūt uzlīmējis tāds pavisam stīvs, tas aplis. Un tādā veidā meklē tos spēka punktus. Viņi noteikti ir. Jā, viņi noteikti ir. Un mans spēka punkts ir līdzīgi projekti vēl. Kā es viņu ierakstīju arī tādā lielākā, ka es mīlu ideju un harizmātisms un prieks, viņš tur tā kā apvienojās. Un pat man gribas viņu pat tādu lielāku, šis te spēka punkts noteikti ir esošā pieredze, kas mani motivē, un redz, ko es te pamazām daru, kamēr es domāju, kādi vēl man te varētu būt tie spēka punkti, es kaut kur ar neirografisko līniju viņus te sapludinu. Redz, es paeju pa to līniju, tad es viņus te stūrīšos pāpļoju, tad mēs izpildam algoritma svarīgo punktu apļošana, tad, ka visi šie te mani motīvi ir uz sadarbību vērsti, nekonfliktē, un šādā veidā varbūt es kamēr velku, un es izvelku vēl vienu apli. Mani spēka punkti, es tikko pieminēju vārdu sadarbība, ir vienmēr meklēt labāko risinājumu. Jā, tad šis varētu būt arī viens no motīviem, kas man palīdz un atbalsta manas tēmas notikšanā. Varbūt vēl kādi, jā. Kā es te uzrakstīju tēmu un ierakstīju, ka te jau iepildījās spēka. Jā, man ir spēks realizēt un iedvesma realizēt. Jā, spēks iedvesma realizēt. Paķērās klāt pats tēmas nosaukums. Jā, jauši, nejauši, bet viss salikās. Lūk, mazāki, lielāki, kā tu jūti, jo tu vairāk šeit piepildies ar tām savām prieka, motivējošām sajūtām, jo tev spēcīgāka ir šī tēmas tāda bāzīte, jā. Lūk, un tad, kad mēs šādi te esam tās vietas atraduši, ja velti tam, cik laiku tev vajag, kaut kādā brīdī pāpļojam, arī visus harmonizējam un pajūti, ka tā roka jau pati velk tevi uz šo, ar neirolīniju, viņa ir gatava tā kā aiznest tev šajā kvadrātā.
kas dzīvo šajā kvadrātā, kur šī līnija ieiet, un lai mēs viņu neaprautu, uzzīmējam pirmo apli, atkal neirografisku apli, un izjūti, kādi pirmie impulsi tev nāk, ka tu ieeji tajā enerģijas telpā, kur dzīvo jaunas iespējas. Jo redzi, kā tā līnija aizgāja un ir tukšums apkārt, vai ne? Jo es tikai zinu, kā var, kas ir mana bāka, un tad tu viņu aizpildi. Vau, šeit ir tā kā durvis uz vēl jaunām iespējām. Kāpēc vēl tavam projektam, tavai tēmai notikt, jā? Un es teiktu, tā izbaudi šo pirmo apli un izbaudi, kas ir tas, kas tev pirmais nāk šajā te kvadrātā esot, šajā telpā esot, jā. Te var būt pirmā tāda pretestības enerģija, pieņem, ka tāda viņa ir, jo, ja jau tu zinātu, tad visticamāk tu šo te visu tā kā nezīmētu, bet es tev varu palīdzēt, kādus jautājumus šajā kvadrātā esot, tu vari sev uzdot, lai arī viņš tā bagātīgi, tāpat kā pirmais, piepildītos. Tātad šīs laukums mums ir iespējas, resursi, nu tos, kurus mēs kaut kādu iemeslu dēļ vēl neredzam. Jā? Šī ir saucamā jauno variantu telpa. Un tad, kad tu kādu šo te pirmo apli zīmē, padomā, kādas tev nāks sajūtas, tad atgriežamies uz tēmu, no kuras, jā, varētu savus tēmas ietveros to darīt, bet kuri ir tavi bet? Un aiz bet būs šie te. Man pirmais, kas nāk prātā, ir jauni cilvēki savā tēmā. Uzrunāt, tieši uzrunāt. Dalīties ar šo te savu projektu, un man šeit, kur jauni cilvēki uzrunāt, var atnākt tieši kuri cilvēki, vai tikai sajūta, kas slēpjas, bet, nu, kāpēc es to nedaru, jā? Šādi tu vari sev palīdzēt tos jaunos variantus sajust, kāds tev atnāks vienkārši tā ļoti organiski, bet kāds tev varbūt palīdzēs ieraudzīt un to impulsu iedos caur šo te pozīciju, ja? Te tu vari arī šajā kvadrātā, tu vari tās trakās idejas salikt. Es viņus ar tādu zibenīti iezīmēšu, nu tādas, kas liek, oi, te nu izskatās, kad ir jāriskē, ja? Tad arī šādi te riska momenti darīt ne tā, kā parasti, un atkal ir, nu kaut kur mēs varam atskatīties uz šo te, bet es to nedaru, jo man ir bailes, jo man ir ko padomās, jo es domāju, ka man kādreiz tā varbūt nav īpaši veiksmīgi izdevies un kaut kas tur nojuka, ja? Tātad paskaties arī no šī te riska momenta, kā būtu, ja tu noriskētu un to izdarītu. Un tev ir jānofiksē tas to, ja? Lai nav tikai risks, nu kas ir tavā gadījumā, tavā tēmā risks, ja? Manā gadījumā būtu, nezinu, tur izdarīt kaut kādu sociālo soli šajā tēmā. Tā kā es neesmu darījusi, ja? Tur kaut kādas, nezinu, informācija citā formātā. Nu, tad kaut kādi, bet iemesli, kāpēc es līdz šim to neesmu, teiksim, tā attīstījusi, un iespējams šeit es to varu ielikt. Šis, ko tu šeit ierakst, vēl nenozīmē, ka tev tas viss tagad ir jāiet un jāizdara. Tu vari šeit, kā es teicu, paspēlēt šīs te domformu spēles un pajust, kurā brīdī tev ir sajūtas, kāpēc tu tās līdz šim biji uzskatījusi par nereālām, varbūt kāda tev tiešām notrigerē un tādu bažu iemet, ja? Nu, lūk, kādu tu vari atstāt arī kā tukšu apli, jo iespējams kādu, nu, viņa vienkārši ir, kā es teicu, cita variantu telpa,
viņa vēl nav vārdos noformulējusies. Tā kā mēs aktivizējam savus neironus, tad šobrīd var neatnākt tiešā veidā, ja? Tā kā mēs ar šo darbiņu pēc tam kaut kādas dieniņas esam aktīvā uz tu, un līdz ar to tas formāts fokusā var atnākt pēc tam, ja? Nu, tā kā tveram informāciju, ierādam arī šādu vietu. Nu, varbūt vēl kādas iespējas tev šeit parādās, kādas iespējas tu vēl vari ieraudzīt, kādi ir varbūt citi ceļi, kā tu esi domājusi, kā savu tēmu sasniegt. Tad ir kaut kāds iedomāts standarts. Es varētu darīt tā, un es jau varbūt daru, bet kā, tagad paskaties no trešās, no citas personas, kā kāds cits manā vietā šito darītu. Un kas nāk tas pirmais? Ok, un pieņem šo te citas cilvēka, it kā tagad mēs noņemam no sevis to atbildību, redzējumu, un paņem no tā kaut kādu savu vērtību šeit. Ja kāds to darītu drosmīgāk, piemēram, kāds to darītu nezinu, tur publiskāk, vai, nu, manā gadījumā tad par radošo projektu, kāds to darītu, es nezinu, man te tāds pusaplis pat parādījās tagad, tāda pusaplis, tad jebkura apļa daļa, tad, un es tagad nemāku pat tev nodefinēt, kas tā ir pa enerģiju, bet tagad, kad es pieminēju to, kā to darītu cits, tad man liekas, ka informācija līdzās. Man jāatnāc šobrīd tāda sajūta papētīt informāciju līdzās, un ka tur varētu būt šī te mana atbilde. Un tanī brīdī, kad arī ir šī te sajūta, kad ir šis te apļi aizpildījušies, es arī ņemu līnijus, un ik pa laikam arī šeit es apļoju, un es viņus it kā sasaistu kopā ar neirolīniju, ja? Un apļoju. Arī tieši tāpat sasaistu visas šīs te tikko izliktās domformas vienotā saskanīgā enerģijā sāpļojot, ja? Vairākas reizes, kā tu redzi, brīžam te izēja kaut kāds jaunas līnijas izveidojās pa burtiem, teksts aizrakstās. Es ieteiktu šīs te visas pārdomas turēt sev blakus vēl vienu lapu un viņas piefiksēt, ja, jo šis te, piemēram, pusaplis par informāciju līdzās, man liekas, ka tur ir kaut kāda izpēta, varbūt ir kaut kādi kursi, kas man ir nepieciešami, lai stiprinātu šī te radošā projekta realizācijā, kaut kādu vājo posmu tikko pamanīju, kad ir nepieciešami kaut kādi papildus resursi, ja, uztankot, apgūt, uzzināt, ja, un arī šeit tādu apli, tā kā ierakstīju. Uzdrīkstēšanās man atnāca tāda cits variants. Nu kā, var viņi būt tādi burtiski kā soļi, kāds vēl ir cits variants, bet var viņi būt tādi kā iekšējie personības, tādas izpausmes, ja, ar citu enerģijas uz šo te savu tēmu var paskatīties, ja. Nu, lūk, un ik pa laiciņam arī šeit atgriežos no šīs te spēka punktiem, papildinot, ja, tā kā neirolīnija, tad ir mūsu enerģijas plūsma mūsu tēmā, un mēs viņu ar šo te bagātīgo jaudu savienojam. Te man kaut kā ir izveidojies tā kā jauns aplis uz tās līnijas, it kā, jā. Jā, tāda vide, atbalstoša vide man šeit ienāca manā sajūtā, kad ir ļoti svērtīga manā tēmā, lai būtu ar partnerību, ar partneriem, kas nu vēl ir saistīti ar projektu, nu, tāda atklāta, lojāla, ja, tad šis tas ir no maniem spēka punktiem uz citām iespējām, kādas vēl var būt, ja. Nu, šī brīdī var arī nākt par pašu, manā gadījumā par pašu projektu, kādas jaunas atklāsmes, ko piesaistīt, ja es šeit atkarībā, ko es pētu, ja, tad kā es šo tēmu nodefinēju, vai es viņu pētu kā realizāciju, kā es vēlos, lai cilvēki šajā projektā, tur ir iesaistīti cilvēki,
cik viņi būtu apmierināti un tā tālāk, tad kādus variantus es redzu, kā šo nodrošināt, jā. Un nākamais, tad es eju uz leju, arī paņemu savu spēku, paņemu no šejienes, un tad ļaujam tai rociņai, no kurienes viņi nāk, iet uz leju, un šis te kvadrāts, un arī tā kā veidot apli, veidot uz apļu, ovālu, kaut kādu formu, viņš jau pats sevi pieteiks un izveidos. Mēs ienākam telpā, kas saucās mūsu gaidas, jeb šie sapņi, vēlmes, un mēs viņas pārvēršam mērķos. Tātad šīs ir tāda sapņu teritorija par mūsu tēmu, un mēs viņas pārvēršam uz mērķiem. Jā, viņi var būt tur 1, 2, 3, un varbūt viņš kā viens liels, tas būs viss atkarīgs no tavas personiskās tēmas. Nu, lūk, tātad kā šo te sektoru mēs aizpildam? Nu, tev noteikti ir kāda vīzija, redzi, man tāds liels aplis uzreiz te iezīmējās, es arī tajā aplī vairākas reizes izēju ar neirolīniju cauri, un te burtiski tu vari nolikt zīmolīti vai ar instrumentu velkot līnijas, nu, ieslēgt, kā es sesijās saku, tādu tā kā play pogu sevī, tā kā pultī, un paskatīties uz šo savu tēmu ar man jau ir acīm. Man jau ir. Kā tu jūties tajā, kad viņa jau ir realizējusies? Tieši tāda, kāpēc tu to gribēji, jo tad, kad tu to nodefinēji šo tēmu, tev noteikti bija iekšējā sajūta, kāpēc tu to vēlies, kādi ir tev personiskie motīvi šo tēmu atrisināt, uzlabot, pilnveidot, un viņa tev gar acīm tā kā ir jāierauga, jā. Un tev ir jāierauga šis te moments, kāpēc tāds sapnis tagad ir jāpilnveidos tavā dzīvē. Varbūt tev te nāk atklāsums un mainās pat tēma, ja? Nu, man te tā ļoti feini tā kā aizgāja tāda enerģija, un vairāk jau sāk ievilkties, un šeit tas galvenais motīvs, jā, ir jāierauga, ja es viņu realizēšu, kāds vēl man no tā labums ir man personiski. Nu, ok, projekts realizēt, cilvēki tur apmierināti, visi ieguva pozitīvas emocijas, sajūtas, dodas savās dzīvēs, tā kā uzpildījušies. Tad viens tāds mērķis varētu būt, nu jā, pasauli kļūst mazliet labāk, jā. Bet kāds ir mana tā pievienotā vērtība manai dzīves telpai, ja šī lieta notiks manā dzīvē? Kāds es cilvēks būšu nākotnē, ja es viņu izdarīšu, nu, tajā maksimālajā sev uzstādītajā resursā? Jā, un te ir mazliet viņa ar sevi tā kā jāpabūt, meditē, jāpavizualizē gan tas rezultāts, gan šīs tas sajūtas. Šī ir sajūtu lauks, jo sapņi mums ir sajūtu līmenī, un pēc tam mēs viņus tā kā ieraugam, kādi vēl, nu, izejot no tā, mums ir, nu, tā kā tie bonusi, ja. Un šeit arī var pamanīt tādas viltus kaut kādas uzstādījumus, ka, nu, ja es to izdarīšu, es tur būšu, nezinu, veiksmīgāks, labāks cilvēks, un paskatieties aiz šiem te, ja jūs arī pamanat, kas tur slēpjās, jo tad šī tēma visticamāk, nu, var arī īpaši neaiziet plašumā, ja mēs tikai tādā baiļu enerģijā kaut ko darām, lai kādam pierādītu. Ja mums ir jābūt tai personīgai sajūtai, tā ir tā personīgā
ieinteresētību šo visu darīt, jo redziet, tad, kad sāk uzstēties notikumi, enerģija mainās, kad sāk pretestības ārējā vidē mums parādīt, ka ne viss tik raiti iet, ja mums nebūs šo sajūtu līmenī, kāpēc es to vēlos, tad mēs varam diezgan ātri arī atteikties no saviem sapņiem, no saviem mērķiem un visādi citādi nodomiem. Ja? Tā kā šeit ir jāierauga, kā tas vēl tavu nākotni var ietekmēt. Ja? Protams, pirmais būs vēl viena pieredze, ja te var sākt ar tādiem, es nezinu, mazākiem personiskiem bonusiņiem, un tad aiziet varbūt līdz tādam lielākai tādai vīzijai, jā, kāpēc manā gadījumā šis te radošais projekts notika. Viens no tādiem, kad tas ir pilnīgi kaut kas tāds jauns priekš manis, un tas būtu arī tāda izaugsme tajā jomā, kurā es esmu, ja es uzdrīkstos un šo te projektu norealizēju, un viņš izdodas, un es iegūstu tādu jaunu pieredzi, tad tas ir manai personībai, manam radošajam ceļam ļoti vērtīgs posms, ja? Un tas man var iedot atspērienu varbūt uz kaut kādiem virsnodomiem, ja? Man, protams, ka tādi katram mums ir, un tad šī tēmas risināšana, viņas pieredzēšana patiesībā, man ir labs veids, kā sevi iepazīt šajā sektorā, sevi uztrenēt uz kādiem lielākām vīzijām, jā. Lūk, šādi te mēs vēl varam pajust, un plusā arī kāds tad ir tas labākais rezultāts, kādu es šobrīd jūtu. Ja, kā es teicu, tā filma ir jāieslēdz, un šeit ir arī tas rezultāts jāsaskata. Jā, es tādu sirsniņu ievelku, to tēmu, ka viņš ir harmonisks, ka es tiešām šai bildei vizuālajai noticu, ka man tas uzpilda, un es ar vienu gribu viņā ienirt un šo te savu projektu realizēt. Un redzu, ka tas ir nepieciešams cilvēkiem, ka tas nav tikai mans nodoms kādu vienu radošu projektu realizēt, bet tas nāk no manas sirds telpas, un es gribu tajā tā kā dabiski arī dalīties. Ja? Un tikko es šo te stāstu, man pilnīgi vairākas līnijas ir jau aizgājuši šo te sektoru. Un es kaut kur izapļoju, un arī veltiet adekvātu laiku, nevis tik, cik es šobrīd veltu laiku, bet cik tev ir vajadzīgs laiks, pēsot katrā kvadrātā, tā līdz sajūtai, ka tā roka aiziet tur, ja, un arī pajūti to, ka vai nav tā, ka tā fiksi izskriet un klātesamības nav, ja, tā ka tās arī ir tādas sevis pavērošanas, jo tad, kad mēs šeit kādā opcijā esam un esam ieinteresēti savā tēmā un eirolīnija mums tad, ko viņa saka, iet tur, kur negaida un neatkārtot sevi. Tajā brīdī, samazinot arī šīs līnijas tempu, pavēro, kas tavās domās notiek. Kādas domas tu dzirdi sevī? Kādas domas tu dzirdi šobrīd par savu mērķi? Kādas gaidas tu esi prātā uzlikusi un kādas gaidas ir no sirds telpas, un tu viņus pat vari kā tādus apļus šeit nofiksēt. Tu vari viņus kā apļus nofiksēt, vari papildus materiālu, paņemt papīru, piefiksēt kādas atklāsmes, un šādi te izdzīvot, izgaršot šo te katru sektoru, kurā tu esi, ja? Tad viņš aiziet man uz šo te. Un kas mums ir 4. kvadrāts, meitenes un dāmas? 4. kvadrāts mums ir, tas finišs, varētu teikt, kad ir jau tā notikšana. Ja te mēs vizualizējam to enerģiju, kādu vēl es te rezultātu redzu, ja tad pievienotās vērtības, tos bonusus, tad šeit jau ir jāsajūt, jāuzdod sev tas jautājums, kā es redzēšu dzīvē
šo te savu tēmu. Es tagad viņu nosaukšu par tēmu, ok? Dzīvē. Šī bija vizualizācija. Vēlos, es redzu papildus bonusus, es redzu papildus paplašinājumu savai tēmai. Jā, mans tur sapnis piepildās, man tur uzdrīkstēšanās realizējās. Bet šeit tev ir apļi jāliek tā, ka kur, kā dzīvē tu to varēsi. Nu, es teiktu tā kā izmērīt, ja mums coachingā vajag, kā tu zināsi, ka tev jau tas ir. Jā, varbūt tu te jau saprati, jā, es gribu, bet tagad paskatāmies dzīvē. Kā tu redzēsi, kā tu jutīsi matērijā notikumos, kad tava tēma ir notikusi, kāds tu cilvēks būsi, kādas tavs jaunās reakcijas vai jaunās darbības būs. Ja tas ir materiāls projekts, tad tev būs materiāli uzskaitījumi. Man ir, es ieguvu, es daru. Jā. Ja tur ir kaut kur es pamanīju, jā, par šiem cilvēkiem un komunikāciju un sadarbībām, tad te es varu atzīmēt, kādā apalī, kā ir šī te sadarbība izstrādāt, ir tur kaut kādas miedarbības, un viņas ir manā dzīves telpā. Dzīves telpā, jā. Un paskaiti, cik ir šādas te mazas pieturvietas, kur tu to pamanīsi, jā. Pamanīsi, kurā vietā tu vari pateikt, jā, mana tēma ir notikusi. Nu, tad atzīmei enerģētiskai ir jau jāuzreda tā kā fantoms, lai tad, kad šis te notikums sāks realizēties, viņam ir konkrēts, kā upei konkrēts mērķis uz jūru aizplūst, tā tavam nodomam ir jābūt arī tavā domformā uzbūvētam, ka mana darbība, jo es varēšu, pateicoties šim projektam, izdarīt to, un es to daru. Jā. Tā ir tāda ļoti svarīga lieta, tas, kas mums ir nepieciešams savam prātam iedot, lai mēs zinātu, ka šis nebija kaut kāds uzbūrts darīšanas pēc. Jā, mums ir jāierauga. Citreiz te ir arī tādas neizmērāmas. Nu, tad es būšu, piemēram, laimīgāks. Nu, kā tu būsi laimīgāks? Kas tev ir tas laimīgāks, apmierinātāks cilvēks? Tad tu uzreiz sev uzdod šo jautājumu. Ja es esmu apmierinātāks, tad šo izdarot, man būs tur brīvāks laiks kaut kādiem saviem hobijiem, vai es būšu attīstījusi savu hobiju, izmēģinājusi šādu te pieredzi, ja? Un tas var būt arī tavs, kāpēc tu to darīji. Ja? Tad šeit tam rezultātam, nevis es to gribu, jo tas man sagādā prieku, tas nebūs īsti. Tā nebūs šī īsti atbilde, jo tas varbūt ir tavs spēka punkts, sākt kaut ko dzīvē darīt, uzlabot, lai radītu prieku, bet kā tu to prieku pieredzēsi? Vai tu kaut kur aizbrauksi, vai tu ar kādu satiksies, vai tu sev kaut ko, pat nopirksi, ja? Vai tu kaut ko jaunu sāksi, un tam ir vajadzīgs kaut kāds, īpašība, kur tu būsi pieredzējuši šeit, vai finansiāls segums, tad tev vajag to konkrēto lietu sārakstiņu mūsu gadījumā ar aplīšiem, tie tavi ieguvumi, ja? Tad šeit ar gārācīm sajūtās, šeit jau matērijā. Ja? Matērijā arī tās nemēramās lietas, kas nav matērisks, ir šīs te pieredžu lietas, ja? Kāpēc tev to vajag un ko tu ar to darīsi tālāk. Un atkal mēs viņu neirograficējam. Un te man arī kaut kāds tāds aplis, tie sapņi savilkās sapņi kopā. Ja tu man jautātu, ko es šeit tagad ievilku, man tāda pilnīgi, izelpa bija, tāda atbrīvošanās elpa, jo man pilnīgi šitā puslīnija, tāda harmonija, ka mani nodomi realizējas
jo viens no tiem virsnodomiem man ir ļoti lieli tādi iekšēji un personiski projekti, tad šis, kā es to redzēšu, ka es eju tajā lielajā savā nodomā, ka šis ir viens no soļiem. Jā, redziet, kā šis ir mans solis tuvāk savam virsnodomam, par ko es šobrīd nezīmēju. Ja? Tad viņš, kā es viņu realizēšu, patiesībā ir tā, ka tādai mājai pamats manā virsnodomā, lielajā nodomā. Katram mums ir lielāki, mazāki mērķi. Ja? Nu, lūk, un tad, kad es šo sajūtu ielieku, tad tāpēc vien ir vērts darīt. Jā, tā kā mums ir sev palīdzam ar tādiem soļiem un sajūtām. Un vērojiet tās sajūtas, uzdodiet sev šos te jautājumus, vai tiešām tas ir man pa īstam. Un aizījām kaut kādā brītiņā arī atkal uz savu spēka sektoru ar neirolīniju, izejam cauri, pa brītiņam piepļojam, bet šeit ir ļoti specifiski. Man patīk neirolīniju vilkt, un tad atgriezties iepriekšējā pozīcijā, jo visu nopļūt, un tad doties tālāk. Bet tas ir mans rokraksts. Tavs varbūt ir visu neirolīniju iziet, un tad vietas, kur tu jūti pāpļot, jā. Un šādi te es skatos, ka man centrā nav, ir ieraksti, jā, ir ieraksti. Pilnīgi tagad gribējās te tādu ieraudzīt pusapvērtiem tekstiem, ierakstīt. Kaut kā velk uz tā kā fiksācija, bet mums vēl krāsa nav bijis, bet es ielieku šo te apli, un man šī sajūta ir tāda, tev var nebūt tajā aplī, ja, bet tas, ka man roka šobrīd, tā kā es gāju pa perimetru uz visiem, ir tāda vienotības, harmoniska sajūta, jā, un tad tikko šajā aplī, ko es izstrādāju, un tā, ka viņi gribas vēl vairāk un vairāk nostiprināt, ka tas tiešām ir saistoši. Ļoti vērtīgi man šo projektu ir realizēt, jo tas ir, tā kā manai pieredzēšanai tāds ļoti vērtīgs moments izdzīvot, uzzināt, varbūt pat kaut kādās brīžos, uzzināt, kā nevajag darīt, ja, tā kā šeit atkal iegāju ar neirolīniju uzreiz iekšā, tikko šos vārdus pateicu, tā kā jā, sev tā kā smeļu to drosmi, jo viņi arī no visiem sektoriem, no spēka punktiem, no variantiem, kurus neredzu vēl, kuri šo pēc šī zīmējuma iespējām un noteikti nāks kā enerģija, pārdomas, jaušas, nejaušas notikšanas, jā, jo mēs aktivizējam savu iekšējo enerģiju konkrētā tēmā, ne tikai faktiski zīmējot, bet arī kaut kādu brīdi pēc zīmējuma mums šīs te sinhronitātes var sākt darboties. Nu, lūk, aizpildījās man ar tādu, es teiktu, tādu nodomu, ka es esmu atvērta šīm te jaunajām pieredzēšanām. Un tad es paņemu krāsas, ilgi es tev neaizskavēšu ar tādu radošu izpausmi, kādās krāsās man ir šis te darbiņš, mēdz arī tāds, teiktu tā, coachinga momentus īpaši neizstrādāt ar krāsu, bet lai tā enerģija ienāktu, tas mans krāsošanas stils ir tāds, ka es vienkārši ļauju zīmulim konkrētai krāsai tur, kur roka vada viņu ielikt, kaut kur stingrāk, kaut kur mazāk, ar tām krāsām, kuras vienkārši man tagad es paņēmu, jā. Īpaši nepiedomāju, jā, un tad arī izstrādāt katru šo te apli, man nav tāda vēlme, bet, pēc krāsu psiholoģijas, kāpēc tieši 3. Šīs krāsas, protams, ka varu papētīt, bet, šeit tajā centrā es jau jūtu, ka būs mana fiksācija un arī šī dzeltenā krāsa to ļoti labi izsaka. Var, protams, pēc tam šo te arī fiksāciju pāriet ar resnāku marķieri. Jā, viņa ir mana fiksācija. Šī man izveidojās šāds te, tāds kā bumbiņa ar caurumiņiem tāda un šeit. Un arī tā kā
ielikt. Un dievišķā līnija. Dievišķo līniju, redz, kā es tagad ielieku, tad, kad man jau ir fiksācija, bet manā rokrakstā bieži vien šāda lieta pavīd un arī nodarbībās šo kārtību zināmā brīdī esmu pamanījusi, ka viņa dabiski aiziet, ka dievišķā līnija ir nevis fiksācija pēdējā, bet tieši dievišķā līnija, nu kā kurā zīmējumā. Jā, tā ka viņa arī akceptē šo manu finālu pieņēmumu, ka būt tādam. Jā, tad viņa ir šeit te, un es viņu kaut kur arī piefiksēju pie sava esošā darbiņa, jā. Nu, rekā tāda šī te vieta man tagad uzdod tādu interesantu, nē, šī nebija tā krāsa, ko es gribu, šī izcelt pat šo, ja es tad sākumā koncentrējos, ka man fiksācija ir tas dzeltenais, tad šobrīd man kā liekas, ka es nolēmu par labu šim te. Un, ja es gribu un vēl ar sevi paprocesēt, vēl ar krāsu, emociju, enerģiju, tad es varu viņus lūk izstrādāt arī, bet tā kā es diezgan ātri saņemu šo te atgriezisko saiti par tēmu jau grafikā, tad man šī krāsa ir vairāk tāds vizuāls materiāls skaistināšanai, vēl varbūt tādai meditācijai par tēmu, jā, tur izstrādāt, tur līnijas pavilkt. Un arī, nu jā, tādā citā, varbūt netika aktīvā, tādā mentālā, bet vairāk tiešām meditatīvā procesā pajust, kas vēl šajā tēmā ir, ko man krāsas tā kā var piedāvāt un atnest, jā, bet, nu, neaizkavējot arī ilgāk savu dzīves telpu, šādi te tehniski mēs varam izrisināt sev ļoti jaudīgas, aktuālas tēmas, varbūt mazāks un lielāks. Tā kā ļoti ceru, ka tev noderēja. Un jā, un finālā, kad mēs uz darbu skatāmies, cik es sev noticu savai nofiksētajai enerģijai, ka man ir spēks, man ir motīvi, man ir pierakstīns, man ir mans sajūtu gama, ko es tagad darīšu, pirmos soļus, izejot no katra pieredzētā šī te posma, tad kādas spēka punktus man varbūt vēl ir sevi jānostiprina, jā, tad varbūt, nu, paskatāmies, kā mums process tagad šķērsgriezumā gāja, vai tu sajūti, ka tev ir kādi spēka punkti, kuri ir jāstiprina, jā, kuram ir vērts savu uzmanību veltīt, jo viņi būs svarīgi notikšanā, tad kādi ir tie tavi jaunie varianti, vai tu kādu saskatīji, un tu vari jau ieraudzīt rīcību viņā, un kāds būs tavs pirmais solis, lai sevi mobilizētu darīšanā. Nākamais tātad, kā tu ieraudzīji to savu sapni, cik tu noticēji savai vizualizācijai, jā, cik tu noticēji un kas tev traucēja playpogu skatīties, kas tev filmu pārāva, pamani to, un kā tu sev atkal vari no šīs pozīcijas sev palīdzēt, vai tā ir meditācija, vai tās ir konkrētas darbības, jā, tad arī atbildi sev uz šo te jautājumu. Un finālā, tad kā es redzu sevi darbībā, kad mana tēma ir notikusies, jā, tad kuras ir tās izmērāmās manas dzīves situācijas, kuras ieraudzīšu un varēšu pateikt, jā, šeit tas notiek, šādi tas notiek, jā. Un finālī tātad, kad mēs šādi sev izējam cauri, mazliet sevi tā kā izprocesējam pa soļiem, pa darbībām, mēs atgriežamies, tad es esmu ieinteresēta, ka mana tēma notiek, un es esmu ieinteresēta šeit, ko es pamanīju, sākt realizēt savā ikdienas dzīvē, savos soļos, notikumos, ieradumu maiņās un tā tālāk. Tad es, kā tāda playpoga man sanāca, es viņai noticu un es viņai uzticos, un es veidoju šo te apli, lai šī notikšana būtu. Es ceru, ka tev palīdzēja, es ceru, ka tev iedvesmoja paskatīties uz kādu savu tēmu,
mazliet ar tādu strukturizētāku pieeju, mobilizēt savas domas, savu bangojušo prātu, savas emocijas un ielikt sevi tādā, soļos, kas palīdz notikt un kas palīdz arī ieraudzīt, kas ir ļoti vērtīgi katras tēmas risināšanā. Lai tev vērtīgi, un ja bija vērtīgi, un vai kādas pārdomas, droši padalies zem šī video, vai padalies, kādas atklāsmes tu saņēmi, kas tev iedrošināja un kas tev palīdzēja. Esmu pabeigusi savu darbu, mazlietiņ es viņu vēl pazīmēju ar krāsām, kaut kā gribēju paturpināt savu pašrefleksiju, un īsajā noslēgumā sarunā gribu tev paaicināt arī ar savu darbu pabūt tieši tik ilgi, cik tev ir nepieciešams, lai tu izgaršotu, izdzīvotu visas tās tēmas, tos blokus. Un viens bija tas, ka tad, kad tu zīmēji, kā tev risinājās, tad sajūtas, domas un reakcija ķermenī, tad tādas atzīmes ķermenī pamanīji, kādai no mums viņas ir vairāk fizikā, kādai mums ir domforma līmenī un kādai viņš ir tiešām sajūta līmenī. Un uzdot sev šos te jautājumus, kādi ir tie mani spēka punkti, kādus jaunus variantus es atlieku vai kādus jaunus variantus es saskatu par savām iespējām un kāpēc es varbūt viņas neizmantoju, un ļaut šai ko paceltai enerģijai realizēties, jo tie jaunie varianti tagad tikai var vispār arī sākt attīstīties. Un trešā lieta ļaut sev šo pieredzi pieredzēt vizualizācijā, kā tas ir, kad es šo pieredzu. Tātad šī vizuālā domforma arī ir ļoti jaudīga. Protams, ka viņa nebūs jaudīga, ja nesakos darbības. Un otrs, kā mēs ieraudzīsim savā dzīves telpā šo te notikšanu, kā es sajutīšu, kā es savu dzīvi turpināšu, es būšu pieredzējis šo te savu tēmu, Varbūt viņa tev ir include kādā lielā tēmā, tad tev ir jāierauga, bez šīs es īstenībā negribu iet tālāk, un reku ir tie man dzīves aspekti, dzīves pieredze, dzīves darbības, kur es to redzēšu, ka tēma ir notikusi vai notiek. Un tādā brīdī mēs veidojam tādu apli no saviem spēka punktiem, tie būtībā ir tie mūsu motivatori, tie mūsu mazās bāgas, kā es pieminēju, kas mums dod enerģiju kustēties tālāk, bet ja nebūs enerģijai mērķis, kur nokļūt, tad viņa pa ceļam, tad, kad ārējais fons, kas neirografikā ir tad, kad formas mainās un formas transformējas un pienāk jauna forma klāt ar līniju, tad dzīves telpa sāk rediģēt savus noteikumus, un ja tu nebūsi savā spēkā, savā kodolā, tad var arī tas nodoms pajukt. Tā kā es novēlu tev pabūt vēl kādu mirkli pēc pašas sesijas tādā open režīmā ar šo te darbu. Un otra lieta, ko tu izdarīsi tuvākajās 24 stundās, lai atbalstītu, lai parādītu savai jaunajam uzburtajam neironu kokam, saviem neironiem, saviem tiem, kuriem tu jau rādīji nomainīt plūsmu, pirmos soļus. Tie ir ļoti svarīgi, jo tie būs arī tie, kur tālāk tavs spēka enerģiju un jauno enerģiju vedīs, kā vedīs. Ja tu šobrīd šo te aktivitāti neizmantos, tad ar katru dienu viņa būs arvien mazāk jaudas būs, tā kā es novēlu izmantot šo laiku un kaut vai dažus, kaut vai 2-3 soļus savā dzīves telpā ievest jau realitātē. Lai tev skaista neirografika, lai tev skaista pieredze savā tēmā un uz tikšanos kādā citā līniju izpausmē. Tā.